Sofistu priča par burvi un aitām. Šo priču esot stāstījis Gurdžijevs saviem skolniekiem. Reiz dzīvoja kāds burvis. Viņam piederēja aitu bars. Protams, kā laik pa laikam vajadzēja taču kādu aitu nokaut. Bet aita, kura tika kauta, juta ko nelabu un pretojās. Skaļi blēja, satraucās. Pārējās aitas to redzot un dzirdot, protams, ka arī uzreiz sausījās, satraucās un muka projām. Kopumā tas radīja ļoti tādu nervozu atmosfēru. Burvim bija problēmas, neērtības, un pārvaldīt šādu satrauktu aitu baru bija ļoti grūti un neērti. Daļa aitu aizmuka uz mežu, tur tās apēda vilki, citas aizklīda pa kalniem, burvim vajadzēja tērēt daudz laika, lai atkal tās sadzītu kopā. Kopumā aitu bars ar laiku sāka mazināties. Un burvis pastāvīgi domāja par to, kā risināt šo problēmu. Vispirms viņš iegādājās suņus. Suņi reizēm vienojās ar vilkiem, reizēm viņi arī apēda pa kādai aitai vai noklīda kalnos. Situācija jau uzlabojās, bet nebija ideāla. Tad aitu bara īpašnieks atcerējās savu būtību, ka viņš ir burvis. Un atrada ģeniālu risinājumu, kurš palīdzēja aitu baram pašam saorganizēties tā, ka aitas pašas sekoja viena otrai, bija mierīgas un laimīgas un priecīgas ēda zāli. Un kad burvim bija nepieciešams, aitas pašas, laimīgas un pārliecības pilnas devās uz nokaušanu. Aitu barā valdīja kārtība un burvja dzīve kļuva mierīga. Burvis tātad izdomāja sekojošo. Viņš parunāja ar katru aitu vienotnē. Tā, lai cits aitas to nedzird. Un katrai aitai kaut ko iedvesa. Viņš taču bija burvis. Vienai aitai viņš teica: tu neesi aita. Tu esi tāds pats cilvēks kā es. Tev nav ko baidīties. Es ēšanai nogalinu tikai aitas. Tu esi vienīgais cilvēks šajā barā, un tātad mans draugs. Kādai citai aitai burvis savukārt iestāstīja: kāpēc tu beidz no manis? Kā aitas. Tu taču esi lauveni, tev nav ko baidīties. Es nogalinu tikai aitas, bet tu esi mans draugs. Trešai aitai viņš iestāstīja: paklau, tu neesi aita, tu esi vilcene. Vilcenes es cienu. Es tāpat kā iepriekš, katru dienu nogalināšu pa vienai aitai, bet vilcenei, kur ir mans labākais draugs, nav ko baidīties. Un šādi burvis parunāja ar katru aitu, un katru aitu pārliecināja, ka viņa nav aita, bet pilnīgi kaut kas cits, kas atšķiras no pārējām aitām barā. Pēc šīs sarunas aitu uzvedība pilnībā izmainījās. Aitas mierīgi ganījās, nemuka uz mežu, un kad burvis nokāva kārtēju aitu, tās visas pie sevis nodomāja: burvis nogalināja vēl vienu aitu, bet man, cilvēkam, vilkam, lauvai, var labākajam draugam, nav ko baidīties. Un pat aitas, kuras burvis gatavojās nokaut, pārstāja pretoties. Viņš vienkārši piegāja pie izvēlētās aitas un viņai teica: mans labākais draugs, mēs sen neesam parunājušies. Aiziesim uz manu pagalmu, man jāapspriež ar tevi daži jautājumi par aitu baru. Un aita ar lepnumu sekoja burvim uz viņa pagalmu. Tur viņš pat tiešām aitai pajautāja, kas notiek aitu barā. Izvēlētais upuris ar prieku stāstīja par visu. Un, protams, ka burvis pēc tam viņu nokāva. Nāve izstājās ātri, aita neko nepaspēja saprast, burvis bija ļoti apmierināts. Viņam izdevās būtiski pacelt katras aitas pašapziņu, kā rezultātā aitas vairs nesatraucās par neizbēgamo nāvi, kļuva mierīgāks, baudīja dzīvi, mierīgi ganījās pļavā. Rezultātā to gaļa kļuva garšīgāka, un aitu skaits barā pieauga. Daudzu gadu garumā burvis viegli pārvaldīja lielo baru, un pats interesantākais ir tas, ka pārējās aitas burvim palīdzēja. Ja kāda pārāk apģērīga aita sāka aizdomāties par burve patiesajiem nodomiem,
Tad pārējās aitas, tas ir vilki, lauvas, cilvēki, protams, kā burvi labākie draugi, kā kurai tur bija iedvests, ziņoja par attiecīgās aitas dīvaino uzvedību. Un nākošajā dienā burvis ar gandarījumu pārāk apķērīgu aitu apēda. Burvis varēja manipulēt ar aitām tikai tad, ka tās aizmirs, ka viņas ir aitas. Un burvis sāka manipulēt ar aitām tikai tad, kad viņš atcerējās, ka viņš ir burvis. Te vienmēr varbūt ir vērts padomāt, vai tas, ko es daru, tas, kā es dzīvoju, tā ir mana patiesā būtība. Vai tas, ko es pašlaik daru, ir tas, ko es patiešām gribu darīt? Vienmēr arī ir ļoti svarīgi padomāt par to, vai es patiešām būšu laimīgs, kad iegūšu to, ko esmu saplānojis, kad iegūšu ceroto. Vai man tas sniegs gandarījumu, vai tas atbilst manai būtībai? Ir svarīgi arī vienmēr padomāt par to, vai tas, ko gribu darīt, ir to spēku un pūliņu vērts, ko ieguldīšu. Ir jāsaprot tas, vai tu rīkojies apzināti un realizē pats savu dzīvi, vai varbūt esi rotaļlieta kādā citā spēlē.